tad, kad Latvija darīja vairāk kā spēja, lai tiktu iekšā Eiropas Savienībā un NATO. Un mēs patiešām, Latvija darīja visu iespējamo, un tad mēs saņēmām apmēram tādus pašus vērtības. Progress ir vērojams, bet nav pietiekams. Un tagad jūs, Domburkungs, paņemiet to Excelītu, saka, kāpēc Eiropa nav dubultojusi savu palīdzību Ukrainai jau šorīt vai vakarrīt, ja? Tas nav tik vienkārši, ja? Un tas ir arī tas ko Māris teica. Ja? Eiropā ir jārēķinās ar vēlētājiem, ar noskaņojumiem diezgan atšķirīgi, un spāņu noskaņojums ir stipri atšķirīgs nekā somu noskaņojums. Bet lēmumi jāpieņem kopā. Bet tā man versija ir, ja viņiem ir tik grūti, tad nevajag muldēt par Krievijas zaudēšanu karā. Kāpēc ne? Vienlaicīgi stāstīt, ka Krievija zaudēs. Bija jāsaka kāds cits galvenais mesiķis. Vienkārši vajadzētu tos mesiķus atbalstīt ar to reālo darbību vajadzētu. Bet Eiropa tiešām arī, ne tikai šajā tabulā atbalsta. Eiropa uztur Ukrainas finanšu sistēmu. Bez Eiropas finanšu palīdzības vienkārši Ukrainai nebūtu budžeta.